Par aizkulisēm nezina tie, kas parastu dzīvi dzīvo. Šo biznesa ielās mazās un lielās darboties var diezgan brīvi. Tikai ar pareizu parakstu, nemitīgu strīdēšanos, menedžeru šēmām, par seklajošu tēmu. Kā palikt trendā līdz rītdienai, tas izmaina ļoti. Gandrīz katru jauno talantu nepamudina doties. Un vēl visi industrijas spēlētāji daļēji tiek salauzt. Proti paraksti līgumu, pat ja to pilnībā nesaproti. No studijas uz skatuvi vakarā un no skatuves mājās. Parastam fanam nav iespējams redzēt, kas aizkulisēs klājas. Kas tur īsti notiek? Tu paskatāmies šodien, paskatāmies tūlīt 100% šo biznesa bērns. Piesakots nopirks, gatavs citu kabatas tīrīt. Jo jaunais mākslinieks no vecā producenta baigi tālu nekrīt. Un jā, ir tā, ka reizēm netīk, bet kad viss šis tirgus ir netīrs, tu pagriezies ar mūgu. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kā strādāšu mafija ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai redzētu, kā PM rekords valda ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kā strādāšu mafija ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai redzētu, kā PM rekords valda. Ja reiz uzbraut, vai disu pa muti, vai nu dodies prom ar spēcīgi parakstītu miljonus vērtu summu. Saproti, šajā spēlē negriež kreiso, ja dabū pa labo, tev pat nepamirkšņās. Fiksi atradīs citu, ko labot, kam nav šaubos, ka būs kam dots, tam dots. Redzi, industrijā viss ir savstarpēji savienots, pat lielie labeli ir mafija tikai ar dokumentu, kurā ir klauzula, kura liek viņiem justies kā burās. Par hype dīleriem botu pircējiem iestrād labi turas, kamēr neatkarīgie nīks bez strīmiem un aiz skaudības duras. Šo biznesā nekas vairs nespēja mainīt. Un kurš ir vainīgs, ka viss notiek šādi, kādu PR gājienu vajag aiztikt un kādam jāpārdodas? Lai kāds cits iztiek, tā ir tradīcija. Visu laiku tādējādi pisties, izgriezt skatījumus, izspiest procents, nebeigt kristies, līmenis pārņem un autortiesību vīri kā virsā iedur cēliens. Tas, ka aizkulisēs uz paneļa jaunās relīzes, divas neiet garām nolaidot, klausieties, naidā ejiet. Tāpat jau acis asaro, menedžments kaut kā jābaro. Tie pelna vairāk nekā mākslinieki, citu šēmu paskaidro. Tos vairāk nekā neprot, par to var repot gāri, bet tu izlien ārā no studijas un parāda, ko uz skatuves var. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kā strādā šī mafija ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai redzētu, kā PM rekords valda ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kā strādā šī mafija ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai redzētu, kā PM rekords valda ielās. Bez vajadzības nepareizās vietās algoritmus mūs patrulē. Pofīgi, ja par kāpeikām veci reperi Spotify piketē. Jaunie tiktokēji vēlāk visu naudu nospēlē, lūk te. Tas nozīmē uz beigām iet vecā, fizisku disku zem, ar roku neme, to tikai digitāli krēmē. Tā jau knapi dzīvo strīmu dzīvi 1-2, pāris minūtes trendā 3-4, vēl pāris metri. Manis rakstītais vārds pārvērsts par prets, kur maksāju un dabū visu to aizliegto, slēpto un pirkto, neveselīgo haipu, no kā nopietni fani sargā savas ausis, proti gadās visādi, jo reiz mazi iesācēji bija arī. Heiteri boti, viltu zvaigznes leibu bosi alkāni, skandāli par bezgalīgām tiesvedību tā kā atgādina. Atklāta šobrīd atsekstu brīdi, kad PM rekords parakst un tālāk iet pie 1-1. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai saprastu, kā strādā šī mafija ielās. Mēs esam ielās, vai jūs esat ielās? Mums visiem jābūt ielās, lai redzētu, kā PM rekords valda ielās. Ielās, leiblos, industrijas